Labrīt! Šodien dzīvītē pirmais temats par pēdu aprūpu un veselību. Latvija satiekās šajā mēnesī ir īpašas aktivitātes pēdu sakarā. Tūlīt dosimies noskaidrot. Labrīt, Linda! Labrīt! Linda, man ir jautājums, kādēļ tieši decembris ir tik svarīgs mēnesis, lai mēs pievērstu uzmanību savām pēdām? Tāpēc, ka tas jau ir rudens un tā jau ir ziemas sākums, kad mēs parasti pārējām uz biezākiem apaviem. Citreiz tās varbūt arī jau ir zeķes. Nevienmēr tās ir kokvilnas zeķes dabiskāka materiāla, bet tā ir sintētika. Līdz ar to ādas, it sevišķi pēdām, viņas sliktāk jau elpo un ir dot liela iespējamība attīstīties dažādām kāju problēmām. Pirmais jau ir sākoties tādiem rudenīgākiem un ziemas periodiem, ir noteikti jādomā par kāju higiēnu. Tas ir mazgāt kājas vismaz 2 reizes dienā, bet varbūt tās skatīties ar ziepēm vajadzētu ne biežāk kā 2 reizes nedēļā, varbūt tās labāk izmantot kaut kādas mitrinošas tušas želejas. Jo kāja āda paliek ar vienu sausāku un sevišķi arī sākoties tieši apkurs periodam, ļoti bieži ir izteiktas sausais gaiss, un kājas ir pirmās, kas to ļoti labi jūt. Un tas nav labi, ka tās ādiņa kļūst sausas? Protams, jo kājas ir tas varbūt tās, teiksim, ķermeņa orgāns, kas atbild par visu cilvēku veselību kopumā. Un arī rudeņos ļoti bieži ir iesnas klepus, kas novājina šo imunitāti, un ļoti bieži tieši parādās dažādas sēnīšu infekcijas, un kas biežāk ir arī kājām, jo kājas ir tā vieta, ko mēs nevaram vairāk tik ļoti palutināt ziemas periodā. Linda, jūs pieminējāt nagu sēnīti, tā kā tā ir tāda aktualitāte šobrīd. Es gribu doties parunāt ar Latvijas podologu biedrības valdes priekšsēdētāju Tatjānu Ivanovu. Tūlīt došos pie viņas. Labdien! Labdien! Raidījums Dzīvīte ļoti grib noskaidrot kaut ko vairāk par nagu sēnīti. Vai daudziem cilvēkiem Latvijā tā ir problēma? Pēc pasaules statistikas no 2 līdz 8% ir tiešām no populācijas ir skartas ar sēnīšu problēmām, kā kājām, tā arī rokām. Viena daļa ir, protams, tas infekciozais moments, un otrais ir sēnīšu spora dzīvo iekšā. Jā, mēs jau bez tās nevaram dzīvot, jo mums jau viņi ir organismā, tikai viņi ir kapsulā. Jā. Un tad, kad organisms ir vesels un imunsistēma ir stipra, spora dzīvo un neattīstās. Bet, protams, infekciozā onichomikoze, viņa izplatās ar vien vairāk un vairāk, jā, pasaulē. Kāds ir tas galvenais priekšnosacījums? Tā ir zema imunitāte? Lielāku daļu tā ir zema imunitāte tomēr. Kā mēs profilaktiski varētu pasargāties no sēnīšu slimības? Pirmām kārtām galvenā problēma ir higienas problēma. Ja? Ne tikai mājas un personīga higiēna, ja? Bet arī higienas pasākumi, kas ir sabiedriskās vietās, ja? Tās pašas baseinas, sporta zālēs, ja? un visur, kur jābūt tiešām nodrošinātām ar šīm dezinfekcijas un profilaktiskām līdzekļiem, ja, lai vienkārši ierobežot tiešām šo slimības izplatību. Otrais ir galvenais, ka mums ir ļoti daudz onihoddistrofiju uz nagiem, kur vienkārši ir ļoti līdzīgs sēņainai slimībai. Bet tā nav tā slimība? Tā nav tā infekcioza slimība, kura varētu nodot viens otram. Infekciozo sēnīti mums tiešām jārastē kopā ar dermatoloģiem un ģimenes ārstiem un podologiem tādā komandas procesā, jā, jo tur jāapsver ļoti daudz faktoru, tīri fizioloģisko faktoru, kas attiecās uz šo ārstēšanu. Tas ir ļoti svarīgi, lai tiešām tikt vaļā no šīs infekcijas. Jā. Jo ir ļoti svarīgi noteikt šo sēnīšo sporas genēzi, jā, kāda viņa ir, lai atbilstoši tam piemeklēt šos tabletes, kuri darbosies tieši uz šo problēmu. Jā. Ļoti svarīgs atkal iekšējie procesi organismā. Ja ir diabēts, jā, tad tā ir riska grupa, kura ir ļoti izplatīta sēnīšu problēmas, jā, un viņi ļoti grūti padodās ārstēšanai. Kā cilvēks pats varētu atšķirt, vai viņam uz naga ir jau sēnīte, vai tas ir tas, ko jūs teicāt iepriekš, ka pirms sēnītes, ka ir kaut kādas
izmaiņas nagā? Kartam cilvēks pats nevar noteikt sev diagnozi, ja? Vai tā ir sēnīte, vai tas ir oniha distrofija. Ja? Jebkurš nagu bojājums var veicināt šo slimību, ja? Un katrs, kurš grib atgriezt atpakaļ savus skaistus nagus, viņš jau redz šo bojājumu. Vai tie ir dzeltenie vai brūnie pleķi, kas parādās uz naga platnes, vai naga platnes šķelšana, ja? Krāsu izmaiņas, iekaisuma procesi. Ja? Viņi ir daudz un dažādi. Ja cilvēks tiešām grib noskaidrot, kas te ir tām bojājumam pamats, ja, viņam nepieciešams tiešām aiziet vai pie podologa vai pie dermatologa, paņemt šo bojātu nāgu izgriezni, ja, un uztaisīt šo analīzi obligātu morfoloģisko. Aptieku tīklā Latvijas aptiekas tagad ir parādījies jauns preparāts Fungusles. Vai tas ir piemērots šai problēmai? Jā, tas ir tiešām viens no jauniem preparātiem, kas ir un dabiskiem preparātiem, ko es ļoti gribētu uzsvērt, kas parādījās burtiski 2-3 gadus uz mūsu tirgu. Jā, ir ļoti daudz veikti pētījumi par viņu darbību. Uz dabiskās eļļas preparāts, jā, protams, tur ir salikums no eļļiem, jā, tas ir viens no labākiem un dargākiem, protams, eļļas momentiem, jā, tā ir argāna eļļa, jā, kur ir Marokas dabiski aug koks, jā, no kura dabūj šo eļļu. Iedarbības moments ir uz to, ka viņi darbojās kā uz sēņainām sporām, tā arī uz baktērijām. Šis preparāts ir viens no tiem, kas ir īsti dabiskais preparāts, kuru var lietot jebkurš pacients. Ja? Šīs procesa, kopšanas procesā vai profilakses procesā, kas saistītas ar sēņainām infekcijām. Latvijas praksē jau 2 gadus ir veikta pacientu novērošanas ar šo preparātu lietojumu. Ja? Tiešām viņi atbilst šīs profilaktiskai palīdzībai. Viņš vienkārši iznīcina, pateicoties šīm antibakteriālām un pretsēnīšu iedarbības, tā eļļa dziļi iesūcās ādā iekšā, ja, un iznīcina šo sporu. Tāpat nāgu platnes maiņa notiek tikai aptuveni gada laikā. Parasti pirmais un labais moments parādās pēc 3 mēnešiem. Tad mēs redzam labus rezultātus, ka naga platne tiešām sāk mainīties, ja, un viņi paliek jā, atjaunojās. Preparāts ir ļoti vienkārši uzklājams. Ja? Mēs uzpilinām vienu mazo pilīti uz naga, un tad mēs viņu varam izsmērēt par nagu platni un neaizmirstam, ja, ka mums jāiesmērē arī tur, kur mums ir miksta matrica no tā, kur mums aug šīs nagas. Bieži vien pacientiem ir šī kļūda, ka viņi smērē tikai šīm bojātajām nagu platnē, ja? Un tas preparāts caur šīm bojātiem audiem neiesūcās tik dziļi, ja? Un šī efekta no terapijas ir ļoti minimāla. Ja? Šo preparātu var lietot sievietes stāvoklī un zidīšanas laikā. Doktor, kādi higienas pasākumi jāievēro, lai mēs nedabūtu sēnīti, vai arī tad, kad sēnīti jau ir, kā mums būtu pareizi jāuzvedas? Nevajadzētu šī kājas daudz likt karstajā ūdenī. Jāskatās pār apavu higienu. Jā, mums ir pietiekoši daudz tagad pieejami arī apavas dezinfekcijas līdzekļi, jo jebkura sasvīduša kāja ir atvērta šī infekcijas avots, jā, kur var iekļūt tā infekcija, jā, un ļoti, ļoti ātri izplatīties mūsu organismā. Paldies par sarunu. Bet es tagad turpināšu savu sarunu ar Lindu. Vēlreiz labdien, Linda! Labdien, vēlreiz! Es esmu uzzinājusi, ka ir īpaši svarīgi parūpēties par imunitāti un novērst kāju svīšanu. Vai jūs kaut ko varat piedāvāt šai sakarā? Protams, aptiekā ļoti daudz, kas ir imunitātes stiprināšanai, gan no vitamīnu preparātiem, gan arī ārstniecības augu valsts var piedāvāt. Un sevišķi varbūt tās pie kājas svīšanas jau ir pieejami vairāki veidi, gan pulveru veidā, gan arī dažādi mitrās salvetītes, dezodoranti, kas tieši novērš šo kājas svīšanu uz ilgāku laiku periodu. Šādus līdzekļus var iegādāties arī lielveikalos un arī dažādos kosmētikas veikalos. Kādēļ tieši aptiekā vajadzētu pirkt tādas lietas?
jo aptiekā viņi ir zināmi, gan tieši tas ražotājs, no kurienes viņi nāk. Mēs konkrēti zinām šo sastāvu, un mēs varam piemeklēt konkrētam cilvēkam nepieciešamāko. Tas ir izpētot tieši jau zinot, kāda ir problēma un kādam vajadzētu būt šim efektam. Un vienmēr aptiekā būs arī farmaceits. Kādas iespējas vēl būs cilvēkiem iegriežoties Latvijas aptiekās decembrī? Latvijas aptieka sudraba kartes īpašniekiem mēs piedāvājam Veselības centru 4, diagnostikas centra filiālē 20% atlaidi podologu pakalpojumiem visu decembra mēnesi. Bet tagad paskatīsimies, kā notiek nagu sēnītes ārstēšana ar lāzerterapiju un vēl kā tiek dezinficēti apavi. Visbiežāk izmantoti mūsdienu ārstēšanas metodes, tas ir sistēmiska iekšā lietojuma zāles un lokāla terapija vai abas divas terapijas kombinācija. Ja? Bet pēdējos 20 gadus laikā sāk meklēt un pētīt alternatīvas metodas, kuras varētu aizvietot to iekšēju lietošanu. Un parādījās jaunas metodes, un viena no tiem ir lāzeri. Ja? Tie lāzeri ir ļoti dažāda veida un viņam ir dažādi darbības principi. Ja? Bet pamats princips ir iznīcināt nagu sēnīti, netraumējot apkārtējos audus. Ja? Un mūsu klinika patreiz ir pieejams dioda lāzers precēniši, ja? Kuram darbības princips pamatā ir izējot lāzera enerģiju caur nagu platnīti līdz nagu gultnei, veidojas siltums, ja nagu audi sasniedz noteiktu temperatūru, ja, un sēnīte neatgriezeniski iet bojā. Decembra mēnesī Latvijas aptiekas sudrabkaršu īpašniekiem īpašs piedāvājums – nagu sēnītes ārstēšanai ar lāzerterapiju 10% atlaide. Veselības centrā 4 pieejama arī īpaša iekārta apavu dezinfekcijai. Apavus jādezinficē gan mājas, gan arī tagad ir iespēja arī dezinficēt mūsu klinikā, ja, jo tas ir sausa sterilizācija, kur nebojājot apavus, ja, notiek viņu dezinfekcija, ja, ar speciālam nanosudraba daļiņam un ozonu, ar speciālu ventilēšanu sistēmu notiek iekšējā apavu sterilizācija dezinfekcija, ja, pa 10 minūtēm. Latvijas aptiekas sudrabkaršu īpašniekiem pirmā apavu pārdezinfekcija maksā 2,80 lati. Katram nākošajam pārim 10% atlaidi.